Man sauc Leila, un esmu jau 9 nedēļas valsts aizsardzības dienestā. Iestājos daļa tā, ka es gribu sevi izaicināt, un man patīk disciplīna un pieredze, ko var iegūt militārajā dienestā, kas noder ne tikai militārā jomā, bet arī civilajā dzīvē. Tu iegūsi dažādas pieredzes, izdzīvot mežā, saliedēšanās, dažādas izdzīvošanas pamatprincipus, kas noder jebkur. Un galvenokārt uz savu disciplīnu, kas mūsdienās ir ļoti noderīga lieta – disciplīna. Mēs esam mežā visi un mēs nodarbojamies ar uguns un kustību, lauka kauju iemaņām, kas ir viena no svarīgākajām prasmēm, kas ir jāapgūst armijā, jo apgūst, kā reaģēt pret pretinieku, kā izvērsties, reakciju pret pretinieku pa lielam. Saproti, kā nodaļā tu darbojies, ieraugot pretinieku, kad pretinieks uzbrūk, vai kad tu uzej virs uz pretinieku, vai nu ierakumos, dažādos slēpņos. Es ļoti vēlos sevi izaicināt Berešu maršā, jo tur es varēšu iztestēt un redzēt visas tās iemaņas, ko es esmu šeit ieguvusi, vai es esmu iemācījusies, kā orientēties, kā izmantot koordinātus. Un visas pārējās laukauju iemaņas, kā arī no fiziskās puses, vai es varēšu noiet to paredzēto kilometrāžu, kas tur ir jānoiet. Un tālāk dienestā es vēlos palikt. Cerams, ka viss notiks pēc ieredzētā un nekas nemainīsies. Un es gribēšu turpināt savu militāro dienestu šeit.